brīt no rīta, ka telefona nav. Nu, es atnācu jau pie savu kaķa, pie savu drauga. Tas nav mans kaķis, bet jā. Tikko atnācu, no rīta izgāju ar sūni. Un tagad atnācu pie kaķīša. Nu, mīncipo. Māziņš viņš ir. Tā mēs spēlējamies. Es tādu nevaru, kamēr turu un šķīpsna šādi te. Un mašīnas brauc. Nē, vienkārši domāju, kā iespējams, arī tas ir vienmēr no visiem, kā saka, nepatīkamiem momentiem, pirmā mirkļa. Pēc tam sāku lobīt nolobu to aso maliņu. Un tur iekšpusē īstenībā vienmēr ir vērtīga informācija. Piemēram, šobrīd es arī domāju. Iespējams, īstenībā, ka es uz to darbu pārāk daudz koncentrējos. Tā kā darbs būtu manas dzīves centrs. No bērniem, kas bija kā dzīves centrs, jo pašai bērni nebija, tad pieņēma bērnus, tad mans dzīves centrs, jēga, vispār viss bērni. Tad es lēnām tā kā kāpos no tā ārā, jo es sapratu, nē. Viņi jau ir lieli, viņiem ir savas lietas. Nāca tas piedāvājums. Un pirms tam jau mans kanāls, pēc tam darba piedāvājums šis, bet darbs jau nav viss. Turpinās citas lietas. Tāpat arī, vienkārši droši vien tas uzsvars pa lielu. Un kaut kādā mērā man tie visi cilvēki, es tā domāju arī, cik un tā, paklausieties vienalga, ko es tur vēstīju, vai tās dzīves situācijas. Komā jau man interesē attīstīt spēju cilvēku pieņemt, cik es varu. Vienkārši pieņemt cilvēkus tādi, kādi viņi ir. Patika, ka ballītē mēs bijām 3 mammas, un mēs tieši arī par to runājām. Mēs esam nolasījušās tādas, kas atļauj katram būt pašam un pieļauj, ka tā arī drīkst darīt, tā arī drīkst dzīvot. Tas tiešām. Un vienalga, kas būtu tik dažādas situācijas. Man vienkārši liekas, ka tas ir vērtīgi, ja sastop cilvēkus, kas ļauj katram būt pašam. Tāds arī mans vīrs ir īstenībā. Un pa tiem traukiem, ka es saku, man bail, ka man vīrs nāks mājās, vienkārši mēs ar vīru esam ascendentā jaunavas. Nozīmē, ka mums ir ļoti svarīga kārtība. Tikai manām vīram, kā jau racionālai būtnei, arī mākslinieciski arī, viņam ļoti svarīgi, lai ir kārtība. Un tas mums arī ir tāds, viņam ļoti patīk, ka nazis stāv tajā vietā, katrai lietai sava vieta, ka viss, līdz ko beidz ēst, visu nokop. Viņam tā ir. Es esmu vairāk hauss. Arī ne dižais hauss, bet, un tas ir jauki, ka viņš man liek pieraut asti. Ar to, ka, jābūt visam normas robežās, tā, ka jebkurā brīdī var ierasties ciemiņi. Ka ir normāli. Viss. Mazā kundze, mana mīļā, aprūpēta, sačubināta. Šodien es nepiedāvāju zīmēt. Viņai bija žurnāls Ieva, to tad viņa šķirstīja. Tāpēc, ka es gribu nopirkt krītiņas. Tas tiešām tas būs labs variants. Un labāku variantu Play-Doh, nekā es biju nopirkusi. Es nopirku to mīksto plasliņu, kas ir riņī, ļoti nekvalitīvs. Un tad es vēl izdomāju, ka es braukšu pēc svētītā ūdens. Pati. Un vajag uz baznīcu. Un tad vēl kaut kādā mērā
vai viens varoņu darbs. Nu, sevis var pateikt, ka es arī atteicu kādas lietas. Konkrēti 2 lietas es atteicu. Un tās ir tikai tāpēc, ka es vienkārši izvērtēju savus spēkus. Un es saprotu, ka, piemēram, jā, man vajag vakaru brīvu. Es nevaru. Un, jā, vienkārši neaiziet pārpūlē. Un arī īstenībā vienmēr jau arī tas ir uz kādu citu rēķinu, kaut kādā mērā. Nu, piemēram, vakardien arī. Es sēdēju un beigu galā visus traukus, lielāko daļu, pat teikt, visus novāca mans vīrs. Labi, es uzklāju visu. Viņš visu to vāca. Paldies viņam par to. Liels paldies. Tāpēc, ka arī bija mammas, loģiski, ka mums tā pļāpāšana un, kā saka, smalkas sarunas, gardu dzērienu. Kā to pateikt? Baudot gardīgus dzērienus un gardīgus ēdienus. Nu tā, mums jau pļāpāšana. Tāpēc viņš visu novāca. Jā, un ja es nekoncentrēšos tik daudz uz savu klientu, savu cilvēku, ko es sastopu iztirzāšanu, tad man arī, nu, iespējams, jā, kanāls kļūst garlaicīgs, protams, bet gan jau tas iegūs beigās pēc tam kaut kādu pavērsienu. Nu, ir visi 4 gada laiki visur, arī kanālos. Visu darbu beidzu. Ļoti labi. Vai cik skaistās skvēles. Man ļoti iepriecina dzintars. Jā, tagad atbraucu pie kaķa un ieraudzīju, ka, kā manai kaimiņienei, ļoti skaists dārs. Daudz ir tādu puķu. Un viss ir pilnīgi savs. Saplieši, lai nenonīks. Vienkārši sastādīts atraitnītes, viss kaut kas. Un kas to būtu domājis, ka es te sēdēšu un priecāšos par nātrēm? Cik skaistas, ne? Ne, man tiešām liekas, labi, jā, laukos droši vien tā ir tā kā kaut kāda nezāle, bet kad vienā dārza stūrī aug nātres, nezinu, kaut kādu skaistumu es redzu tajās nātrēs. Šodien viens vīrietis man teica, cik man ir skaisti mati. Tad es tieši domāju, jā, kā sanāk, es uzreiz ļoti samulstu. Pirmkārt, tāpēc, ka tie nav manējie. Sanāk, ka es mānos. Es vienkārši saku, jā, paldies. Vai tā ir jūsu dabīgā krāsa un dabīgās lokas? Un man uzreiz liekas, tā kā, ja viņš cieši ieskatīsies, viņš uzreiz pamanīs, ka tā ir parūka. Jā, un es toreiz, kad es staigāju bez matiem, es tieši domāju, diez vai man kāds... Nu tā, pārsvarā neviens cilvēks un vīrietis jau īpaši neteiks, cik es skaisti izskatos. Tas gan tā ir. Līdz ko būs mati? Jā. Nu tādā pasaulē mēs dzīvojam. Tas ir normāli. Draugs manējais visur lec, kur var kaķītis. Nu, teikšu tā, tagad ir karstāka šīs dienas, un tagad jau jūt. Pulksteni šobrīd ir 2. Un tagad es teikšu, ka es jūtu, jā, ka ir ļoti karsti un, protams, patīkamāk sajūta ir, tā kā noņemts ir un kaut kas tur arī elpo. Nezinu. Nē, bet, protams, tā ir, zini, es domāju, ka diezgan ātri nonēsāsies, paskatieties, kā tie mati izskatās apakšējie. Vienreiz mazgāta un saveļas. Un man teica, ka īsti ķemmēt nedrīkst. Nē, es pamēģināšu, varbūt ar parasto suku jāķemmē. Nezinu. Grūti pateikt. Ja godīgi atnāk mājās, man droši vien jāpierod organismam un psihei un tā tālāk. Un, ka, piemēram, lielais dēls tēt ir mājās, viņš ir atpūties, viņš ir līdz 3 nogaidījies, kad, nu, piemēram, es atnāku mājās. Mazais dārziņā arī ir atpūties. Viņiem ir enerģijas tā kā vulkāniem 2. Man ir tā, ka vienkārši tā kā lieciet man visi mieru. Tā man piemēram, nu jā, tā ir. Nezinu.
Īpaši tajās dienās, kad vīrs nav grūti, jā. Es jau visu laiku nestrādāju. Tajā brīdī, kad viņi nebija mājās, atpūtos. Visi cilvēki tā dzīvo. Es zinu. Nav nekāds jaunums, neesmu nekas sevišķi. Nekāda pumpa liela. Nepatīkama, sāpīga. Nu, no tā kā saldums, kviešs, gandrīz pateicu, to aizliegto vārdu. Esot pie dažiem cilvēkiem mājās, man spiež ēst kliedz. Un es jau labprāt arī teikšu tā. No bulciņām, kuciņām, nu tā. Ne ar rokām, kājām pretojos. Nu jā, un līdz ar to salasās un parādās šādi te dāvinājumi. Tā bija rabarbara plātsmaizīte. Tā ir šobrīd transformējusies. Es daudz apēdu. Un tā. Vienkārši atnāca mājās, ieraudzīja, ka pašai visu tomātu stādi sausi. Kastes, kas te ir sausas. Vakar uzdāvināja tik skaistas puķītes mažīgas, tās arī jāplēju ārā stāvē un sausas. Mums gāze beidzās. Nezinu. Cīsiņi nageti mums ir. Nezinu, labi. Kaut kā jau līdz rītdienai. Kaimiņiem ir batuts. Manai kaimiņienai vienai un viņas dēliņam. Un tad viņi piedāvāja, vai negrib mazais palēkāt. Un līdz ar to tās 15 minūtes tieši es apiešu ar suni. Tas man būs ļoti izdevīgi. Nebūs jācīnās ar bērnu negribēšanu, ka viņi negrib iet ar suni. Ziniet, arī visu, ko tā domāju, pats galvenais un arī savu darbu sakarā. Par to, cik svarīgi pieņemt cilvēkus un mācīties to prasmi. Ļaut katram būt pašam. Jo man jau arī ir tā, ka es gribu, lai ik viens ir cits, lai man ir vieglāk ar viņu saprasties, lai viņš ir maksimāli līdzīgs man ar manām vērtībām un manu pasaules izjūtu. Tā ir. Bet reti jau, ka tā ir. Un tā. Līdz ar to jāsamierinās. Ka katrs ir tāds, tā kā viņš ir. Un jāļauj. Vispār visas tās gudrības ir ļoti vērtīgas. Vienīgais var mainīties tu pats vai es pati. Neviens cits nemainīsies.